Aleluja, Sandere, Kulabrento, Kembretu. Aleluja, slavu, pateicība. Ura Basente 2021. gadā, pēc šī pagānu kalendāra skatoties, tās sapnis bija pusotru stundu miegā, un sapnī Svētais Gars parādīja, ka ir cilvēks, kas piepildīts ar Svēto Garu, un Svētais Gars neļauj ieiet cilvēkā svešam garam. Un tas gars raudāja, kāpēc viņu nelaiž, viņš tik tāds labs un grib ieiet. Svētais Gars nelaida šo garu ieiet cilvēkā. Un tas gars ļoti gribēja iet cilvēkā, bet viņš nevarēja, jo cilvēkā iekšā bija Svētais Gars. Halleluja! Un lūkšanas laikā, kad Dieva gars atklāja, kas tas ir, to svešo garu, viņa nosaukumu, kas tas ir pa garu, jā. Tas svešais gars bija katolis, viņš raudāja, nevarēja ieiet cilvēkā, kurā bija Svētais Gars. Svētais Gars bija ienācis cilvēkā, un viņš sargāja cilvēku ķermeni, miesu, jā, lai tas svešais gars nevarētu ieiet. Viņš raudāja, jā, katolis, tas svešs gars ir reliģijas gars, melis. Ora Basete, slavu Jēzum, lai Svētais Gars atbrīvo no tukšām runām, no tumsas, no neauglīgiem tumsas darbiem, jo arī Dievvārdā stāv rakstīts nepiedalieties neauglīgos tumsas darbos, bet labāk celiet tos gaismā, jo viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Halleluja! Svētīgi visiem dienu, un ja ir sirdī droši sūti kādiem cilvēkiem, kuri varbūt ir saņēmuši svešu garu, jo arī Dieva vārds saka, ja esat saņēmuši svešu garu, labprāt ciešat, ja Svētais Gars var izzīt to laupītājas garu reliģisko, jā, bet tad ir jālūdz, lai Svētais Gars piepilda. Halleluja! Aleluja! Paldies Tev, Tēvs, ka šie cilvēki, kas piedalījušies tukšās runās un neauglīgos tumsas darbos, saprot, ka Tu uz viņiem esi runājis, jo Tavā vārdā savu rakstīts uzstājies laikā, nelaikā, vietā, nevietā, norāja, brīdini, jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājs, ka nav sniedz, Ora Basente uzkraus, tas ir tā kā, uzcels augstāk par sevi, tā kā, kāps augstāk, tā kā no augšas skatīsies, tā kā dievi, jā. Bet, Ora Basente, aleluja, lielablainu sante, funte blāru, šengrīta, svētā garuguns Jēzus Kristus vārdā.